9. klasē, nu, redzēsim, ja būs darba lapas, tad nevajadzēs pierakstu, vai maz vajadzēs, vai būs darba lapas. Tā. Un tagad te apskatāmies. Ar sākas barošanās ķēdes. Ķēdes te ir dažādas ķēdes, bet ir katra savā krāsā iezīmēta. Cik te barošanās ķēdes vispār ir parādītas, cik krāsas tur ir 21. lapusē? Daudz? Nē, krāsas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Nu, kādas 6 krāsas, vairāk te nav. Jā. Tā. Ar ko sākas barošanās ķēde ezerā? Bildē. Ar ko sākas tik barošanās ķēdes? Viena. Ar ko sākas pārējās barošanās ķēdes? Es nezinu, ko nevajag grāmatā. Ar aļģēm. Ar cik barošanās ķēdes sākas ar aļģēm? 4 barošanās ķēdes sākas ar aļģēm. Cik pukiņas, cik rīties ar tiem nožiem? Tātad 4 barošanās ķēdes. Jā. Oso. Kunduri. Un tagad attiecīgi uzdevums 2-1 darba būtnīcā. Tad tālāk, uz darba būtnīcā. Man 2 grāmatas arī paliek atvērta. Organisms, ar kuru sākas barošanās ķēde, ir Bet paskatāmies arī uzdevumu sākumu. Protams, jāplūko attēlot to barošanās ķēdi un sākumu. Skatāmies uzsvarēt. Darba būtnīca, 6. lapa un 6. barošanās ķēdi. Barošanās ķēde, darba būtnīca.